Ko jūs varētu nokomentēt? Labdien! Paldies, ka jūs atnācāt. Paldies, ka jūs esat šeit. Un tikai žēl, ka jūs tik maz esat, ka tik maz cilvēku saprot, kas notiek. Nav ticības vairs. Nav ticības, bet jā, mēs nevaram tik liels cilvēku pūļus redzēt kā Vācijā, kā Austrijā. Cilvēki, kurus tiešām atbalsta arī sabiedriskās organizācijas ar diezgan lieliem līdzekļiem un pētījumiem. Mums ir jābūt gatavam tam, kad Saeima drīzumā apstiprinās ministra pozīcijas par to, lai Briselē tiktu parakstīts Kanādas līgums. Viņi droši vien savādāk nevar. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad, ministram ir vajadzīgs Saeimas atbalsts, Eiropas lietu komisijas atbalsts. Un pavisam drīz, manuprāt, tas būs kaut kāds 14. oktobris, kad Saeimā tiks skatīta šī pozīcija. Un es, protams, darīšu visu, lai šo neatbalstītu, šo pozīciju, un jārunā, protams, ar citiem deputātiem, lai viņi saprot, ka šis līgums Saeimā vispār netika skatīts 12. Saeimā. 11. Saeimā šo līgumu skatīja, bet šobrīd sabiedrība nav informēta nec par ieguvumiem no Kanādas līguma, nec par iespējamiem zaudējumiem par Kanādas līgumu. Un es esmu pārliecināta, ka lielākā daļa iedzīvotāji pat nezina to, ka šis līgums ir pavisam pietuvojies mums. Vai ir kāds jums domu biedrs Saeimā, kā jūs domājat, varat nosaukt uzvārdus, kas varētu balsot pret TTIP un CETA? Pirmkārt ir pozīcijas apstiprināšana. Viņa notiek diezgan šaurā lokā, tā ir Eiropas lietu komisija. Un Eiropas lietu komisijā ir ierobežots skaits deputāti. Ja mēs runājam par ratifikāciju, tad tas, protams, ir ilgāks process, tas nenotiks vēl tik ātri. Bet Eiropas lietu komisijas ietveros droši vien, kad man būs daži domu biedri. Es tiešām uz to ceru. Es parunāšu ar deputātiem un mēģināšu pamodināt viņu, kā teikt, tos prātus, lai viņi saprot, ka mēs nevaram vienkārši automātiski iet pa tām pašām sliedēm, uz kurām mūs uzliek, un klausīt visam, nedomājot par to, kas tālāk notiks ar mums, jo šis līgums ir tieši tikpat bīstams kā līgums ar ASV. Tas satur tieši tādas pašas mehānismus. Jo ir brīvais tirdzniecības starp Ameriku un Kanādu. Un tas būtiski ierobežos arī mūsu pašnoteikšanās spēju, jo tad mums būs jāsakana arī visi likumi, kas attiecās uz, piemēram, pārtikas drošību. Mums būs jāpēta, vai šis likums neietekmēs kādu lielo korporāciju, vai mums nevajadzēs maksāt par zaudējumu, par zaudēto peļņu. Kā jūs domājat, pie dažādām enerģijas izmaksām, zinot, ka Amerikā ir 3-4 reizes lētāk, kas notiks ar Eiropas Savienības ražošanu un ekonomiku? Es uzskatu, ka tas līgums ir ļoti bīstams Eiropas ekonomikai. To ir sapratuši arī Eiropas mazie un vidēji uzņēmumi. Viņi saprot, ka tie ir meli. Viņi saprot, ka nav nekāda konkrēta mehānisma, ar kuru viņi varētu tikt atbalstīti. Un, cilvēki ir pamodušies un cilvēki vāc parakstus. Šobrīd ir 3,5 miljonu parakstu pret šiem līgumiem. Bet man ļoti žēl, ka pie mums tiešām mums ir tāda maza valstiņa, nabadzīga valstiņa, un mums nav neviens, kas varētu uzņemties kārtīgu pētījumu, uzražot. Jo mums ir pētījums par šo līgumu, Kanādas līgumu, no Kanādas nevalstiskās organizācijas un Vācijas nevalstiskās organizācijas. Apjomīgs, kārtīgs, kvalitatīvs pētījums ar juridisku analīzi un visiem ieguvumiem un zaudējumiem. Vai to nevajadzētu publicēt? Viņš ir publicēts internetā, bet, protams, viss atdarās pret valodas zināšanām. Viņš ir angļu valodā. Ļoti daudz materiāla internetā ir angļu valodā par šo tēmu, bet latviešu valodā mēs pārsvarā lasām to, cik šie līgumi ir moderni, inovatīvi un cik daudz viņi atnesīs Latvijai labumus un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā, diemžēl tāda vienpusēja informācijas pasniegšana. Kāpēc mēs esam tik maz? Varbūt nav vēl pietiekoši slikti tautai? Tautai pirmkārt nav laika. Šobrīd visi strādā. Šobrīd visi mēģina kam tas darbiņš ir? Kaut kādu eiro nopelnīt tie, kuriem tas darbiņš ir. Līdzekļu trūkums. Paldies Sigurdam, ka viņš modri uzmana visus procesus un reaģē uz katru notikumu un nāk un ziņo un stāst. Un arī sociālajos tīklos es maz kaut kā izplatu informāciju, bet, diemžēl ļoti maz informācijas un arī mūsu mēdī klusē, kas ir bēdīgi. Tāda ir komanda. Tāda ir, mēdī klusē un
Es ļoti ceru, ka varbūt atradīsies kādi godprātīgi žurnālisti, kas varētu šo tēmu arī pacelt no otras puses un pastāstīt sabiedrībai to, kas tiek gaidāms pavisam tuvākā laikā. 27. oktobrī ir paredzēta parakstīšana. Tā kā, pēc tam tālāk sekos ratifikācija, tas ir, kā jau saka, ilgs process, bet parakstīšana vien jau ļoti daudz ko nozīmē. Un visu cieņu Polijas premjerministrei, kura aizvakar paziņoja par to, ka šis līgums ir kaitīgs Polijai. Neskatoties uz to, ka Polijai nav kur likt savus ābolus un ka Kanāda piedāvāja, ka šos ābolus varētu iepirkt lielos daudzumos, bet ļoti labi, ka viņiem ir savu galvas pleciem. Un varētu ļoti sagaidīt no Kučinska kunga līdzīgu rīcību. Tā. Es ļoti varētu cerēt uz to, ka viņš arī varētu nākt ar tādu paziņojumu. Neskatoties uz to, ka Rinkēviča kungs ir uzrakstījis jau atbalstu vēstuli. Paldies! Tāds fantāzijas. Paldies!